atbalsta akcija mazajām lauku skolām par tiesībām pastāvēt savā novadā, savā dzimtajā pusē. Jūs esat Bauskas rajona bērnu pamatskolā, kuras izglītības ceļi ir jau 136 gadu garumā. Un visos laikos izglītība šajā novadā un šajā vietā ir bijusi vajadzīga. Tagad ir runas par to, ka skola laukos nav vajadzīga, ka šeit ir mazs bērnu skaits un ka tā ir neekonomiska. Tomēr jebkurā mazā skolā izaug personības un cilvēki, kas ikdienā dara labu darbu. Ja šeit nebūs izglītības un nebūs skolas, tad jautājums, kas tad šeit paliks? Neviens jauns cilvēks laukos neatgriezīsies, ja viņam nebūs, kur izglītot savus bērnus. Cilvēki laukos ir jāiekustina, jo skatoties televīziju un radio, pēdējā laikā cilvēki to vairs nemaz nedara, jo viņi uzskata, ka tās tik daudz negāciju nāk no televīzijas un radio, ka tas ir par smagu priekš viņiem. Un tāpēc pamazām iedzīvotāji arī šeit, lauka apvidū, kļūst inerti un saka, ka viņiem ir vienalga, neko jau mēs izdarīt nevaram. Tāpēc es šoreiz saku paldies partijai Visu Latvijai par to, ka viņi iedrošinājās aicināt skolas uz šādu pirmo akciju. Mēs arī šoreiz piedalāmies pirmoreiz un esam savā kolektīvā runājuši, ka vajadzētu kaut ko darīt, bet nekad nav bijis drosmes un neesam arī varējuši izdomāt, ko tad tādu, lai mēs izdarām. Ja zemnieki varēja ar traktoriem braukt uz Rīgu, tad ar ko tad, lai skolotājs iet uz Rīgu, lai mūs sadzirdētu. Un tāpēc lauku iedzīvotājiem ir vajadzīgas šādas te akcijas un vajadzīgas šādi te notikumi, kad mēs tomēr jūtamies vienoti, kopā visi, kaut arī tas mums šodien bija uz 10 minūtēm, bet tā ir tikai pirmā reize. Ja tiešām valdība un valsts nesaprot izglītības nozīmi šodien un izglītības nozīmi laukos, tad ir ļoti, ļoti žēl. Iedzimis starp zemi un starp debesīm, visiem vējiem norūdīs. Artīs zvaigznēm izbrīlušā tabatā iedvīs. Kas dzimis Latvijā, sapņu paradīzē, ieradīs pie zelta un pie kavalām. Viss līdz un nevaldāms, samerzotām roku likteņas līnijām iedvīs. Kas dzimis Latvijā, un tam cīnījās ordē, noglabāts ir jā un nē, lai vienmēr, var jābūt, ka viņš pavisam drīz. Cik mums pirmajā klasē ir bērni? 19. Redziet, cik jūs esat daudz. Un arī nākošgad pirmajā klasē jau ir pieteikušies gandrīz 19. Bet mēs vienkārši zinām, ko tas nozīmē, kad mums nebija piebūves, kad mums nebija ēdams zāles, kad mums nebija virtuves un kad mēs bijām ļoti, ļoti, ļoti maz. Mums arī draudēja slēgšana. Un tāpēc mēs šo ugunskura iekurinām, lai visiem saglabājas viņu skolas, lai viņiem ir, kur iet mācīties, ja? Neuzvarēsi neviens, viens pret vienu pats par sevi brīnoties. Man bija iespēja aprunāties ar vienas apdraudētās pamatskolas direktori. Es viņai prasīju, vai tā ir tiesa, ka, ja skolas slēgs, tad šīs daudz skolu ēkas, no kurām ir daudz ļoti skaistas, arī muižas ēkas, varētu tikt privatizētas, atdotas vai no ārzemniekiem vai vietējiem spekulantiem.
Jo tas tieši tā arī mūsu neatkarīgās atjaunotās Latvijas vēsturē ir noticis. Un viņi teica tā, ka pēdējās dienās ļoti aktīvi uz skolu brauc nepazīstami cilvēki, šīs ēkas aplūko, fotografē. Nu, tas vien jau liek sajust šo alpus pakaušu. Un tā droši vien ir, ka jebkura reforma, īstenībā ne tikai reforma, jebkurš likums, ministra kabineta noteikumi, gandrīz jebkurš mūsu valstī kādam ir bizness. Un mēs esam tikai kaut kādi elementi, objekti, bet nekādā gadījumā ne subjekti šajā biznesā. Bet tad, kad bizness skar mūsu mājas, tad, kad tas skar mūsu otrās mājas un tad, kad tas skar mūsu bērns, tad ir pārkāpta kaut kāda sarkanā līnija, tad ir pārkāpta kaut kāda robeža, un es domāju, ka šī sistēma, kas ir balstīta šāda nelietība, ir ar to arī pieļāvusi kaut kādu kļūdu, un viņi izdara lāču pakalpojumu pats sev. Tie ugunskuri, kas šodien vairāk nekā 150 vietās Latvijā tika iegūti, kas tika saglabāti līdz 19. vakarā, un šodien šis šeit lielais ugunskurs, faktiski tas ir uguns ne tikai pie kuras sildāmies, tas ir cīņas ugunskurs. Tas ir cīņas ugunskurs tāpat kā cīņas ugunskuri bija barikādēs. Un es domāju, ka daudzi skolēni, kas šodienas akcijā piedalījās, tagad sāka saprast, ka par visu būs jācīnās pašiem. Ar to sajūtu es aicinu saglabāt. To saglabāt gan sirdī, gan prātā. Un šī nākamā dziesma, lai arī ir veltījums visiem tiem apmēram 15,000 cilvēkiem, kas šodien spēr šo drosmīgo soli, kas patiesībā ir drosmīgs, jo bija arī pretdarbība, bija šķēršļi, un pateica skaidri, ka mēs gribam saglabāt savas skolas, mēs gribam saglabāt savas mājas, gribam saglabāt savu Latviju tādu, par kādu ir sapņojuši mūsu senči. Un tauri ciešiem, zemes uzšaujos kā nēs. Es esmu pasakaļs un teiksmais, es esmu dēviņ